Nu, ko izstāsta, ka Lauris Zalāns mums ir paaugstināts uz pirmo maiņu. Šobrīd laukuma atrodas tikmēr arī Kudors. Varbūt arī izskatās, ka sāk ar otrās maiņas virknējumu Pinkī šodien spēlēt. Nu ko, sako iemetiens. Un ar ripu vēl kalpu komanda dodās tagad jau tālāk. Vēl kalpu. Notur pretnieku zonā ripu, tagad aiz vārtiem jau ar ripu Blumfelds. Piespēlē līdziniekam. Pat diagonāli raida tālāk ripu. Tagad jau Pinkī ar to. Mēģina virzīt to ārā no savas zonas. Piespēlē tālu pa diagonāli, neprecīzi. Tagad jau vēl kalpiem atkal kontrola. Arnolds Ozoliņš aptur pretinieku spēlētāju. Pats šobrīd ar ripu pie borta. Piespēlē tālāk partneriem. Cīņa Pinkī zonā joprojām. Metiens no distances. Atsit to Kozlovskis. Atkārtos metiens. Bloķēts. Tagad jau pie borta ar ripu atkal vēl kalpu. Bļodnieks zaudēja ripu. Nezaudēja ripu tomēr. Metiens no distances garām vārtiem. Bīstām epizodu vārtu priekšā un vārti tiek izgrūstīti. Spēle tiek apturēta. Sekoja atkārtots metiens. Pirmais bija garām vārtiem, pēc tam no aizmugurējā borta atlec ripa uz vārtu priekšu varēja izmantot šo epizodu vēl kalpu. Tagad iemetiens pie Kozlovskis sargātajiem vārtiem. Pinkī uzvar iemetienu, bet ne uz ilgu. Tagad jau Zalāns ar ripu iet zonā. Metiens tiek bloķēts. Vēl kalpa izraida ārā no zonas. Pusbarnieks savāc ripu vidus zonā. Aizsit to tālāk pretnieku zonu. Ejot ārā no zonas, savāc ripu Pinkī. Dairs Bufels Vētra. Dodās nomainīties. Tagad jau ripa Pinkī aizsardzības zonā. Ričards pusbarnieks gar bortu laužās. Tiek atbruņots. Ar problēmām šobrīd Pinkī Blinders mēģina tikt ārā no zonas. Nepieņem piespēli Nauris Vojts un tagad jau atgriežās atpakaļ aizsardzībā. Piespēle bortu. Tagad jau ieiet iekšā zonā Silavs. Piespēle Vojtam, metiens, atsists. Piespēles vārtu priekšu, metiens! Fantastisks atvairījums! Fantastisks atvairījums no Lubova. Ļoti bīstami epizodu vārtu priekšā. Pinkī joprojām ar ripu aiz pretnieku vārtiem. Mēģina piespēlēt priekšu, neveiksmīgi. Tagad jau vēl kalpa dodas otrā virzienā. Ozoliņš piespēlē partneriem. Ozoliņš atkal ripu metiens. Un Kozlovskis to tvēr ķērāja cimdā. Nu, tagad pēdējās 30 sekundes ļoti intensīvas bija. Ļoti bīstami epizodi izveidojas pie vēl kalpu vārtiem. Pie Lubova sargātajiem vārtiem. Viņš ar šo epizodu lieliski tik galā. Un tad jau bija arī pārbaudījums Kristeram. Iemetiens bija Pinkī aizsardzības zonā. Un vēl kalpa šobrīd ar ripu. Tagad jau ripu vidus zonā. Bļodnieks ieiet zonā. Metīs no distances. Kā aizsarga atset ripu Kozlovskis. Raida tālāk aizsarga tālāk ripu. Iet tagad jau 3-1 iespēja Pinkijiem. Piespēle metiens. Kur ripa palika? Neskapēc sako Sviešņš Svilpe. Metiens tiek atsist. Markus Švāģers izpildīja metienu. Atvainojos, aizsardzes skatu mazliet. Iemetiens vēl kalpu zonā. Viņi arī uzvar iemetienu. Tagad jau vidus zonā un savāc aiz savu aizsardzības zonu ripu. Jānis Priekels piespēlē partneriem. Pretnieku zonā neizdodas nonākt Pinkī Blinders komandai. Tagad Vigo Bērziņš denās pakaļ uz aizsardzību ripai. Pie tās gan pirmais nonāca Priekels, piespēlē tālāk pa bortu. Mēģina tikt ārā no savas ripas, no savas zonas ar ripu. Pinkī Blinders komanda tagad jau dodās pretējā virzienā. Švāģers atkal metiens. Ar to tiek galā Lubovs. Izās kā aizskāra ripu tvērēja cimdu. Saskrienās Švāģers ar Namiķi. Nē, tas nav Namiķis. Labi.
Iemetienu uzvar Pinky Blinders komanda, Ozoliņš ar ripu. Piespēlē partneriem. Dairis, Buffals Vēdra, dodas iekšā zonā, ripu. Virzās uz ledus vidu, metiens garām vārtiem. Vētra, uzmetiens pa vārtiem, to atsit. Cīnās par ripu vārtu priekšā. Piespēlē uz vārtu priekšu, neprecīzi, tagad jau ripa slīd pāri visam laukumam. Būs jāpacīnās, lai pie tās nonāktu pirmais Artūrs Juhņevičs. Tagad jau cīnās stūrī Ozoliņš. Pievienojās cīņai Blumfelds. Vēl kalpa arī izcīna ripu, piespēle uz vārtu priekšu, neprecīzi. Joprojām vēl kalpa ar ripu, Mārtiņš Īle. Mārtiņš Īle cīnās. Piespēle uz vārtu priekšu bīstami, nepaspēja uz ledus pielikt viņa partners. Tagad jau pretēji virzienā Zalāns ar ripu. Virzās cauri, tiek atbruņots. Izraida ārā no zonas ripu Blumfelds. Dodās nomainīties vēl kalpa, tikmēr pretuzbrukums. Sako metiens garām vārtiem. Rip joprojām vēl kalpu aizsardzības zonā. Viņi gan paņem kontroli. Pie borta pusbarnieks aptādina ripu. Neļauj vēl kalpiem izraidīt to ārā no savas zonas. Mēģina izspēlēt uz vārtu priekšu Pinky Blinders komanda. Piespēl uz vārtu priekšu, metiens vārtī! Nauris Vojts gūst vārtus. Pinky Blinders komandas labā rezultāts 1-0. Ļoti skaisti izspēlē šo epizodi. Neredzēju, kurš bija tas, kas iedeva piespēli. Man liekas, ja nemaldos, tas bija Raimonds Laksdiņš. Nu, katrā ziņā iemetiens tagad centra zonā. Spēles rezultāts ir atklāts. Un skatīsimies, kas notiks tālāk. Mazliet pārsteidzās Vigo Bērziņš. Nevar sagaidīt, kā atsākt šo spēli. Vēl kalpu uzvar iemetienu uzreiz atmetās. Bija iespēja Vigo Bērziņam jāpietur ripa. Tagad jau tā atkal nonāk Pinky aizsardzības zonā. Un tiek fiksēts pārmetiens. Iemetiens būs vēl kalpa aizsardzības zonā. Iemetiena aplī. Stājās Jānis Kārzjuks un Kaspars Meijers. Iemetienu uzvar Kārzjuks. Metiens no distances nesako. Švāģers savāc ripu aiz vārtiem. Meklē partners. Neprecīzi piespēle. Tagad Jānis no metienas no tālienes tiek bloķēts. Dodās pēcbrukumā vēl kalpa komanda. Atspēlē. Metiens garām vārtiem, Kozlovskis pazaudē ripu. Piespēle uz vārtu priekšu. Metiens! Ar to tiek galā Kozlovskis augstas bīstamības epizode. Bet Kozlovskis šoreiz ir pārāks. 6 minūtes 32 sekundes atlikuši, ko spēlēt pirmajā trešdaļā. Rezultāts 1-0 Pinky Blinders komandas labā. Iemetiens pie Kozlovskis sargātajiem vārtiem. Tagad jau skrien pretuzbrukumā Pinky Blinders komanda. Kārzjuks piespēlē Švāģeru. Švāģeru metiens vārtī! Skaists one-timers no Markuša Švāģera. Skaista piespēle no Jāņa Kārzjuka un rezultāts jau ir 2-0. Ļoti skaista epizode no Pinky Blinders komandas. Šobrīd viņi uguņo. Redzēsim, vai vēl kalpi ir spējīgi kaut ko likt pretī tūlīt un tagad. Jā, ļoti labs metiens izdevās Markusam Švāģerim. Tagad jau Zalāns ar ripu ieiet zonā. Metiens! Tiek bloķēts. Cīnās par ripu aiz vārtiem. Tagad jau vēl kalpiem kontrola. Mēģina tikt ārā no savas zonas. Pietur ripu mazlietiņ. Tagad jau ieskrienās. Ieskrienās otrā virzienā. Numur 58. Tiek ārā no zonas izraidīta ripa. Un tagad jau Kudors atspēlē partneriem. Vēta ripa metiens. Atvairīts. Ozoliņš. Piespēlē Zalānam. Piespēlē apakaļ Ozoliņam. Ozoliņš to nepieņem. Tagad vēl kalpiem iespēja tikt ārā no zonas.
Un aizturētais sots Peaky Blinders komandā. Arnolds Ozoliņš ies pasēdēt 2 minūtes padomāt par savām darbībām. Tiek nosūtīts uz norādīto soliņa par turēšanu nūju. Nu, ko tagad vēl Kalpiem iespēja spēlēt vairākumā. Redzēsim, varbūt viņiem izdosies kaut ko izveidot. Ievirzīt spēli atpakaļ viņiem labvēlīgās sliedēs. Uzvaru viņa iemetienu, metiens tiek bloķēts uzreiz pēc iemetienu, metiens garām vārtiem no distances. Rip Meijers pietur to. Raida gar visu laukumu partneriem. Neveiksmīgs metiens garām vārtiem. Tagad cīņa aiz vārtiem par Ripu. To izcīna Blumfelds. Mēģina piespēlēt tālāk Bļodniekam, tas arī izdodās. Tagad atkal Blumfelds ar Ripu. Metiens. Bīstam epizodu vārtu priekšā, Kozlovskis tiek ar to galā. Tas šķietam nevainīgs uzmetiens pa vārtu, uz vārtu pusi. Bet tomēr varēja izveidoties gan bīstam epizodu no šī. Tagad iemetienā stājās Meijers. Viņš to arī uzvar. Piespēlē partneriem metiens. Tiek bloķēts. Tagad jau Ripa ārā no zonas mēģina izradīt Pinky, pagaidām neveiksmīgi. Kalmējers ar Ripu. Metiens! Un lieliski ar to tiek galā Kristers Kozlovskis. Pagaidām vēl Kalpi neko nav izspēlējuši līdz galam. Viena epizode, kur piespēle izgāja caur laukumam. Tagad jau Bļodnieks no distances skatās, ko darīt. Neprecīzi piespēle un Pinkijiem izdodās izraidīt ārā no zonas. Tagad jau Švāģers dzenās pakaļ Ripājas pretinieku vārtiem. Pie tās pirmais ir Normunds Ošs. Izdodās viņam piespēlēt komandas biedriem. Tomēr nepatur Ripa savā kontrolē viņu. Tagad jau sāk no jauna. Blumfelds atspēlē partneriem. Piespēle tālāk pa bortu. Tiek pārtverta. Un Peaky Blinders atkal nosēžās atpakaļ aizsardzībā. Vigo Bērziņš uzsēžās mazliet virsū, patraucē. Neprecīzi piespēle no VLK puses un sako pārmetiens. Iemetiens būs pie Lubovas sargātajiem vārtiem. Tikai 37 sekundes atlikušas, ko spēlēt vairākumā vairs vēla Kalpiem. Ja viņi vēlās kaut ko izveidot, tas būtu jāsāk tagad. Iemetām aplī Vigo Bērziņš. Uzvar iemetienu. Švāģers mēģina atkal izpildīt metienu, tiek mazliet traucēts. Bērziņš notur Ripu pretinieku zonā, pietur to, DLD laiku. Piespēlē partneriem. Neprecīzi piespēle, tagad jau pretuzbrukumā dodas vēl Kalpi. Tiek atbruņot uz zilās līnijas, dodas pretējā virzienā Blinders, mazliet atmetās. Dodas nomainīties, svaigi spēki nāk uz laukumu. Vēl ir atlikuši 10 sekundes, ko spēlēt mazākumā viņiem. Zelāns ar Ripu pie borta, ielaiž to tālāk pretinieku zonā. Tagad jau Polis viduszonā ar Ripu dodas pretējā virzienā. Metiens tiek bloķēts. Polis aiz vārtiem ar Ripu. Piespēle uz vārtu priekšu neprecīzi. Zelāns dodas pretuzbrukumā ar Ripu. Tagad jau vienāds sastāv uz laukuma. Skatās, kam atdot piespēli. Metiens no distances garām vārtiem. Jukņevičs savāc Ripu pie borta. Piespēlē komandas biedram. Piespēle atpakaļ Jukņevičam. Tiek traucēts viņiem spēlēt. Krīt abi divi spēlētāji. Ozoliņš savās Ripu pie zilās līnijas. Piespēlē Kudoram. Kudors tiek atbruņots laukuma vidū. Un tagad jau pretējā virzienā dodas Meijers. Meijers laužās uz vārtu priekšu. Aiz vārtiem. Tagad jau vārtu priekšā atkal. Metiens. Cīņa pie vārtiem un Ripa nonāk aiz Kozlovska. Un rezultāts ir 2-1. Vēl Kalpi gūst vārtus. Nevarēja saprast, kurš guva vārtu šajā epizodē. Laikam, kad bija pats Meijers arī. Rezultāts tagad jau 2-1. Vēl Kalpi neļauj Pinkijiem izpausties, tomēr spēja gūt vārtus arī pēc tam, kad vairākums jau bija beidzies. Tagad jau pretējā virzienā dodas Blinderi. Neprecīzi piespēle pusbarnieks, tiek atbruņots pie zilās līnijas. Krīt pusbarnieks. Tagad jau 2-1 iespēja iziet Bļodniekam ar partneriem. Mēties no distances pāri vārtiem.
Gana spēcīgs metiens. Aiz vārtiem ar ripu numuru 55. Nauris Vojs cīnās pie zilās līnijas par ripu. Neveiksmīgi, tagad viņš to iegūst, dodās pretuzbrukumā. 3-2 iespēja iziet Pinky Blinders komandai. Piespēle Raimondam Laksdaņam neprecīza. Metiens, piespēle. Notiek cīņa pie vārtiem. Sekos Vilpe, ripi tiek piespiesta, Lubovs tiek ar šo epizodi galā. Iemetiens būs pie viņa sargātajiem vārtiem. Bija iespēja izvedot Pinky Blinders komandai epizodi. Taču mazliet pietrūka. Iemetienu aplī Dzenis un Meijers. Iemetienu uzvar Dzenis. Tagad jau pusbarnieks ar ripu raitu tālākais pretinieku vārtiem. Dzenis cīnās, iegūst ripu aiz vārtiem. Mēģina piespēlēt Vojtam, piespēle tiek pārtvērta. Tagad jau otrā virzienā dodas vēl Kalpi. Numur 5 Blumfelds. Meties no distances. Ļoti vienkārši ar to tiek galā Kristers Kozlovskis. Tver ripu vedarā. Un iemetiens būs Pinky Blinders aizsardzības zonā. Palikusi 1 minūte 41 sekundi, ko spēlēt pirmajā trešdaļā. Rezultāts 2-1 Pinky Blinders komandas labā. Iemetienu aplīstājas Kārsjuks. Uzvar iemetienu. Pinky Blinders tiek ārā no zonas, Kārsjuks ar ripu, laužās, tiek atbruņots. Tagad Juška pie borta cīnās. Kontroli gūst vēl Kalpi. Iemet ripu pretinieku zonā. Aiz vārtiem ar ripu Pinky Blinders. Neizdodas raidīt ripu ārā no zonas. Tagad jau vēl Kalpi ar ripu, Ābols ar ripu. Skatās, kam piespēlēt, mēģina piespēlēt gar vārtu priekšu. Neizdodas viņam tas. Bļotnieks ar ripu pie zilās līnijas, piespēlē atpakaļ. Atpakaļ Ābolam, Ābols pāri laukumam raida piespēli. Bīstam epizodu, metiens, to atsit Kozlovskis. Vai tas bija garām vārtiem? Katrā ziņā cīņa joprojām turpinās. Ābols atkal ripu. Piespēle partnerim aiz vārtiem, piespēle uz vārtu priekšu. Neizdodas metiens vēl Kalpu spēlētājiem. Tagad jau Bļotnieks ar ripu viduszonā. Švāģers cīnās, mēģina izcīnīt to. Tagad jau Kārsjukam pienāk uz kārta. Tiek fiksēts zonas pārkāpums. Iemetiens būs viduszonā. Nomināli otrā maiņa atrodas abām komandām uz laukumu. Vēl Kalpu uzvar iemetienu. Taču ripu tagad ir Zalants. Piespēlē Kudoram. Kudors metiens tiek atsists. Viduszonā ripu Ozoliņš. Piespēlē Kudoram. Kudors to nepieņem. Kudors tiek smagi apturēts viduszonā. Fizisku spēlē vēl Kalpi. Tagad jau ieskrienās otrā virzienā. Numur 6 atspēlē partneriem uz zilo līniju, taču neprecīzi. Un ar to arī noslēdzās pirmais periods. Dodamies reklāmas pauzē. Esam atpakaļ Mārupes ledus halē uz otrā perioda sākumu. Komandas samainījušās laukuma pusēm. Un tūlīt jau sēkos iemetiens centrā.
Iemetienu uzvar Pinky Blinders, taču tagad jau vēl kalpa ar ripu, ieraida to tālāk pretinieku zonā. Juhņevičs dodās pēc tās. Tagad Arnolds Ozoliņš aiz vārtiem ar ripu. Pietur to ļoti meistarīgi. Laužās pats tālāk ārā no savas zonas. Tas viņam neizdodas, taču ripu savāc Kudors un dodās pretinieku zonas virzienā. Tagad Kudors ar Zalānu 2-2. Kudors izpildu metienu tiek bloķēts, vēl viens uzmetiens uz vārtiem arī bloķēts. Tagad jau vēl kalpa ar ripu dodās pretējā virzienā Bļodnieks. Bļodnieks laužās pats cauri, izpilda metienu neveiksmīgi. Tagad ripa aiz vārtiem cīņa joprojām tur notiek. Zalāns savāc ripu pie borta. Izraida to ārā no savas aizsardzības zonas. Saskrienās spēlētāju laukumu vidū. Zalāns dabū ripu pēc šīs epizodes, ieraida to tālāk pretinieku zonā. Tagad jau Vētra dodās otrā virzienā. Aiz vārtiem ar ripu Vētra. Uzmeties no neērtās puses. Tiek apturēts. Tagad pāri visam laukumam raida ripu vēl kalpi. Un sāko arī pārmetiens. Iemetiens pie Lubovs ar gatiem vārtiem. Matīs Dzēnis iemetienā. Viņš to zaudē. Vēl kalpi izraida ripu ārā no zonas, šoreiz bez pārmetiena. Tagad jau pusbarnieks ar ripu. Piespēlē partneriem. Piespēle netiek pieņemta. Tagad jau vēl kalpi savāc ripu ieraida to pretinieku zonā. Laksdiņš ar ripu aiz vārtiem. Skatās, kam piespēlēt. Raida ripu tālāk pa bortu Vojtam. Vojts šo piespēli nav spējīgs pieņemt. Tagad jau Īli piespēlē partneriem viduszonā. Mēģina vēl kalpi virzīties jau ar ripu uz pretinieku zonu. Nu, pagaidām neveiksmīgi. Arī līdz Vojtam neatnāk piespēle. Tagad jau Īle. Īle ar ripu. Metiens tiek bloķēts. Ābols ar ripu piespēlē Īlem. Īle uzreiz metiens pa vārtiem garām. To savāc viņa komandas biedrs. Un tiek atbruņots. Atgūst ripu atpakaļ vēl kalpi. Cīnās joprojām. Tagad jau Vojts. Neizdodas atkal viņam tikt ārā no zonas. Metiens no Ābola. Metiens tiek noķerts. Tiek noķerts šis metiens. Kristians Kozlovskis lieliski, ka to tiek galā. Un ir fiksēts arī noteikuma pārkāpums. Kasparam Meijerim. Nē, apusējais pārkāpums. Kasparam Meijerim un Ričardam Pusbarniekam. Tā kā nekas īsti nemainīsies. 5-5 abas komandas joprojām var spēlēt. Iemetiens pie Kozlovskis sargātajiem vārtiem. Vēl kalpa ar ripu. Meties no distances garām vārtiem. Tagad jau tālāk aiz vārtiem spēlē vēl kalpi. Jānis Kāržuks ar ripu, izlaužos ārā no savas zonas, 3-2 iespējas iet Pinky Blinders komandai. Markus Švāģers ar ripu, metiens tiek noķerts. Arī Vēdera atver šo ripu Kristaps Lubovs un iemetiens pie vēl kalpu vārtiem. Abi vārtsargi šajā periodā jau pārbaudīti. Iemetienā Kāržuks pret Ābolu. Ripa pēc iemetiena nonāk pie vēl kalpiem. Dodās uzbrukumā viņi. Laužās uz vārtu priekšu. Ar ripu. Bīstam epizodu pie vārtiem, un tad tiek galā Kozlovskis. Tagad jau ārā no zonas. Tiek Pinky Blinders komanda. Ne uz ilgu laiku. Nākās doties atpakaļ ar ripu Rihards Juška. Tālāk to raida tālāk Švāģerim. Švāģers laužās pats cauri, dodās pret uzbrukumā. Metiens garām vārtiem. Vēl kalpa izraida ripu ārā no zonas, viduszonā to atkal savāc Juška. Tiek atbruņots. Ripu Prekels savā aizsardzības zonā. Piespēlē pa bortu partneriem, neprecīzi piespēle. Un tiek fiksēts arī pārmetiens. Nevar doties mainīties Pinky Blinders komanda. Iemetiens pie Kozlovskis sargātajiem vārtiem.
Nomināli pirmā maiņa nāk uz laukumu. Tagad vēl Kalpu komandai. Viņi arī uzvar iemetienu. Ošs no distancēs. Atsit metienu Kozlovskis. Bīstami uz vārtu priekšu izspēlē, taču to savāc Kudors. Neizdodas tikt ārā no zonas Kudoram. Vēl Kalpu joprojām ar ripu. Metiens nesako. Prekels aptur ripu un tagad jau Zalāns dodas otrā virzienā. Arī viņam neizdodas līdz galam veidot uzbrukumu. Peaky Blinders komanda sagrupējās no jauna. Vētra piespēlē Kudoram. Kudors ar ripu pie pretinieku zonas zilās līnijas. Tagad jau Zalāns. Metiens no distance, kā es ar to atcet Lubovs. Vētra ar ripu, tiek atbruņots. Blumfelds raida to tālāk ārā no zonas, taču to Zalāns pārtver metiens. Tiek bloķēts, pazūd satiksmē. Tagad jau Vētra ar ripu aiz vārtiem. Skatās, kam dot piespēli, kā veidot epizodi. Dod piespēli Ozoliņam, Ozoliņš no distances metiens. Arī pazūd satiksmē. Vētra atkal ar ripu aiz vārtiem. Aktīvi viņš spēlē. Izlaužās uz vārtu priekšu, taču neveiksmīgs metiens. Nu, viņam sanāk joprojām Peaky Blinders ar ripu. Tagad jau vēl Kalpie mēģina izraidīt to ārā no zonas. Tagad jau savā aizsardzības zonā Arnolds Ozoliņš ar ripu. Pietur to. Mēģina piespēlēt Zenim, neprecīzi. Jukņevičs to savāc savā aizsardzības zonā. Skatīsies veidot uzbrukumu no jauna, dodas nomainīties Peaky Blinders komanda. Mēģina arī ieskrieties. Viduszonā ripa tiek pārtverta. Arnolds Ozoliņš to savāc atkal uz saviem vārtiem. Pietur. Un tagad jau veido uzbrukumu Peaky Blinders. Nauris Voits savāc ripu. Iet pats uz vārtiem. Uz vārtu priekšu bīstam epizode. Ar to tiek galā Lubovs. Arnolds Ozoliņš notur ripu pretinieku zonā. Notur to divreiz. Tagad jau Dzenim iespēja mēs pa vārtiem. Viņš piespēlē. Laba piespēle, labs metiens, ar to vēl labāk tiek galā Lubovs. Tagad jau pretējā virzienā dodas. Vēl Kalpu komanda. Abols ar ripu. Metiens, Kozlovskis tiek to galā. Vēl viens metiens arī. Kristēns Kozlovskis pilnībā apzoga Abolu. Ko es tikko redzēju? 3 atkārtot metienu pa vārtiem. Un vēl Kalpu nespēja gūt vārdus. Kristēns Kozlovskis pasaka nē. Šoreiz nē. Wow! Kas par atvairījumu? Un Zosādu uzmetās. Iemetiens arī pie viņa sargātajiem vārtiem. Ripu Peaky Blinders komanda tagad jau vēl Kalpu to savāc, kontrolē. Izsit ripu uzbarnieks. Neizdars viņu to raidīt ārā ar pirmo reizi. Taču otrais mēģinājums ir veiksmīgs. Nauris Voits ar ripu pretnieku zonā ieiet. Tiek atbruņots ļoti ātri. Zonas pārkāpums vēl netiek fiksēts, taču tiesneša rokā ir augšā. Pārmetiens arī netiek fiksēts. Bezmazai savās vārtos ripu iebekstoja Ričards pusbarnieks, taču nē, viss kārtībā. Tagad jau pretējā virzienā dodas Peaky Blinders komanda. Nauris Voits atspēlē partneriem. Nauris Voits savāc ripu atpakaļ pie zilās līnijas. Zaudē to, iet cīnīties aiz vārtiem. Renārs Silaus cīnās par ripu pie borta. Laksdiņš tagad jau iesaistās arī cīņā, raidījums uz vārtiem. Voits ar ripu. Piespēlē pusbarniekam, pusbarnieks to savāc. Uzmetiens vārtu virzienā. Garām. Tagad jau Voits atkal ar ripu. Piespēlē atpakaļ pusbarniekam. Pusbarnieks metīs no distances, tiek bloķēts, atstās pret kādu aizsargu ķiveri. Un spēle tiek apturēta. Liekam, ka ripu pameta laukuma robežu. Un iemetiens būs pie Lubovs sargātajiem vārtiem. Iemetienā stājās Kārsjuks, viņš to zaudē. Tagad jau Prekels ripu ieraida tālāk pretinieku zonā. Bērziņš to pavada tālāk aiz vārtiem. Kārsjuks ar ripu un nespēja viņš to nokontrolēt. Un neizdodas vēl Kalpiem raidīt ripu ārā no zonas. Uzmetiens uz vārtiem ir pāri. Lidotiem pāri. Tagad aiz vārtiem Markus piespēlē tālāk uz zilo līniju. Metiens no distances tiek bloķēts.
Tagad jau Ābols atkal dodas pretējā virzienā. Un zonas pārkāpums tiek fiksēts. Ļoti labi aizsardzībā nospēlē šajā epizodē Jānis Prekels. Iemetiens viduszonā. Tagad pēc iemetiena ar Ripu Švāģers laužās aiz vārtiem, mēģina piespēlēt partneriem, taču tur neviens nebija laukuma vidū. Prekels maina malu. Iet pretinieku zonā, tagad jau Pinky Blinders. Ieraida Ripu tālāk aiz vārtiem. Kārziks notur Ripu. Notur Ripu zonā, bet tagad jau vēl kalpi atkal ar to. Dodās pretējā virzienā. 2-2 epizode, metiens, ar to tiek galā Kozlovskis. Ripu, atlaicošo Ripu savāc vēl kalpu, taču tiek atbruņot. Neprecīzi piespēl no Pinky Blinders, metiens no distances. Tiek bloķēts, tagad jau Arnolds Ozoliņš dodās pretējā virzienā. Uzņēmis ātrumu, taču viņu panāk Meijers. Izsit ārā no rokām nūju Arnoldam Ozoliņam. Viņš ar slīdu spēja to noturēt pretinieku zonā. Parādās arī viņa futbola spējas kaut kādas. Tagad jau Dairis Bufals Vētra ar Ripu laužās uz vārtiem. Metiens tiek bloķēts. Ļoti labi aizsardzībā nospēlē vēl kalpu. Metiens vārtu priekšā. Arnolds Ozoliņš gūst vārtus. 3-1. Uz vārtu priekšā atkal skaisti izspēlē Pinky Blinders komandā. Un Arnolds Ozoliņš gūst vārtus. Vai tie viņam ir pirmie šo zonu? Tie viņam ir pirmie šo zonu. Apsveicam Arnoldu ar pirmiem gūtiem vārtiem šo zonu. Un tagad jau rezultāts 3-1 ar 3 minūtēm 10 sekundēm atlikušām, ko spēlēt. Un viņš nemaz neiet mainīties. Viņš paliek, viņam enerģijas ir daudz. Viņš paliek turpināt spēlēt. Iemetienu uzvar vēl kalpi. Taču nepaliek Ripa ilgi pie viņam. Juhņevičs Ripa aizsardzības zonā. Mēģina piespēlēt partneriem, piespēlē neprecīzi un tiek fiksēts pārmetiens. Kudors iemetienā plīz, zaudē iemetienu, uzreiz pēc iemetiena seko metiens. Un ar to tiek galā Kozlovskis ar Kasparu Krūmiņu izpildīto metienu. Iemetiens atkal pie viņa sargātajiem vārtiem. Šoreiz iemetienu uzvar Pinky Blinders komanda, krīt Juhņevičs, tagad jau ar Ripu vēl kalpi izspēlēs vārtu priekš neprecīzi. Tagad jau dodās pretējā virzienā Dairis Bufals Vētrais, viņa sako Zalāns. Turpat ir arī Juhņevičs. Vētras skatās, kam dot piespēli. Metīs pats, metiens garām vārtiem. Tagad jau Zalāns ar Ripu. Mēģina piespēlēt uz vārtu priekš, tur nevienam nebija. Juhņevičs notur Ripu pretinieku zonā. Tagad aiz vārtiem ar to numur 44. Raida tālāk Ripu ārā pa zonu. Taču neveiksmīgi. Tagad jau pietur Ripu Edgars Polis. Piespēlē tālāk pa bortu partneriem. Un to Ripu pēc tam savāc Ričards Pusbarnieks. Tagad jau pretējā virzienā cenšās doties Pinky Blinders komanda, neprecīzi piespēle no Juhņeviča puses. Un vēl viens pārmetiens. Nevar jau sagaidīt Pinky Blinder pirmā maiņa, kad tiks uz ledus. Jau diezgan ilgi šobrīd uz laukuma atrodās trešās maiņas spēlētāji. Dzēnis iemetienā pret Meijeri. Neuzvar šo iemetienu. Taču Ripu saglabā Bļodnieks. Tagad jau meties no distances no Oša. Garām vārtiem. Varēja izveidoties kaut kas tālāk, bet Ripu savāc Zalāns savā aizsardzības zonā. Neizraida tomēr to ārā no zonas. Pinky Blinders komanda tagad tas viņiem izdodās. Zalāns dodās pretinieku zonā. Un pārāk ātri ieskrien Dairis Bufals Vētra nomainīties. Pārkāpj zilo līniju un, diemžēl, neizdodās šāds pretuzbrukums. Un iemetiens viduszonā. Iemetienā Meijers pret Dzeni. Dzenis uzvar šo iemetienu. Piespēle tālāk sako Vojtam. Vojts ietiekšā zonā. Un zonas pārkāpums atkal fiksēts. Nu ļoti dedzīgi. Pinky Blinders mēģina tikt pretinieku zonā. Mēģina gūt iespējas vēl vairāk. Būvēt savu pārsvaru. Atkal iemetienā Dzenis pret Meijeri.
vidus zonā. Tagad Pusbarnieks iegūst ripu, tagad iet zonā veiksmīgi. Pinky Blinders komanda laužās uz vārtiem viens pats. Sīlaus piespēles vārtu priekšu un arī Nauri Vojtu apzog. Arī Nauri Vojtu izdodas apzagt Kristapam Lubovam. Ļoti labs atvērījums no viņa puses bija novērsies uz īsu brīdi paskatīties, kuram numuram ir ripu un pēkšņi ripi jau ir Lubov ķērāja cimdā. Pēc bīstams epizodes viņu vārdu priekšā. Tagad jau vēl kalpi dodās pretējā virzienā. Mējers dzenās pakaļ ripai. Mēģina piespēlēt uz vārdu priekšu partneriem, taču Pinky spēja pārtvert šo piespēli. Neprecīzi piespēli no Pusbarnieka puses. Notur ripu zonā vēl kalpu komanda. Bet joprojām aktīvi cīņa aiz vārtiem, par to notiek piespēle uz vārdu priekšu un tiek pārķerta. Tagad jau Nauris Vojts dodās ar ripu pretējā virzienā, viņš to savāt pretinieka zonā, laužas vārtiem, metiens pāri vārtiem. Vojts iespēlē tālāk aiz vārtiem partneriem. Ripu. Lakstiņš no distances uzmetiens pa vārtiem neveiksmīgs. Zenis ar ripu. Un piespiež pēc metiena ripu Lubovs. Iemetiens pie viņa sargātajiem vārtiem. Iemetienā aplīstājas Jānis Kārsjuks pret numuru 6, kurš nav vēl kalpu komandas sarakstā šo spēli, vismaz manā izprintētajā. Bet tagad jau arī pretinieka zonā Kārsjuks piespēlē tālāk partneriem. Metiens tiek traucēts. Tagad jau ar ripu vēla kalpi. Švāģerim neizdodas saglabāt ripu pretinieka zonā. Tagad jau laužās uz otru pusi numuru 6. Piespēle uz vārdu priekšu un metiens. Kozlovskis to atcīt. Bīstam epizode, ar ko atkal tiek galā Kristers Kozlovskis. Tagad jau Pinky pretinieka zonā. Neizdodas veidot uzbrukumu. Atkal 3-2 iespēja iziet vēl kalpiem un ar šo arī beidzās otrais periods un dodamies reklāmas pārtraukumā. Un atgriežamies uz Mārupas ledus halē uz trešo periodu. Spēlē starp Pinky Blinders un Vēla kalpi. Rezultāts 3-1 Pinky Blinders komandas labā. Redzēsim, varbūt Vēla kalpiem izdosies sasparoties un parādīt zobus šajā trešajā periodā. Iemetienā aplī stāsies Kārsjuks un Mējers. Iemetienā uzvaru izcīna Pinky Blinders komanda. Tagad jau dodās pretinieka zonā ripu Kārsjuks. Piespēlē to tālākais vārtiem. Švāģers mēģina cīnīties par to neveiksmīgi. Tagad jau vēl kalpa ar ripu. Mēģina tikt ārā no zonas, tas viņam izdodas. Nākās atkāpties Juškam. Viņš gan ierēda ripu pretinieka zonā. Gan arī Švāģers no gaisa pārķer ripu ar noju, bet gan arī neskaitās, tāpēc ripu tagad ir viduszonā. Pinky atkal ar ripu, Jušks tiek atbruņots. Tagad jau Mējers dodas otrā virzienā 1-3, viņš iet. Pietur ripu, sagaida partneris. Atspēlēja Īlem uz zilo līniju. Mēties no distances, ar to tiek galā Kozlovskis. Tagad jau Bērziņš dodas otrā virzienā. Mierīgi iet ar ripu zonā. Ass manevrs. Piespēle uz vārtu priekšu, neprecīza. Izdodas ripu ārā no zonas izraidīt vēl kalpiem.
Ozoliņš ar ripu piespēlē Kārzjukam. Kārzjuks dodas pats iekšā zonā. Metiens garām vārtiem. Bērziņš savās ripu pie borta. Vēl viens uzmetiens vārtu virzienā. To raida tālāk aiz vārtajiem Lubovs. Tagad vēl kalpa ar ripu otrā virzienā. Ļoti ātri tiek atbruņot. Jukņevičs viduszonā pietur ripu piespēlē Bērziņam. Bērziņš to ieraida pretinieku zonā un dodas uz nomaiņu. Zalāns cīnās aiz vārtiem. Jukņevičs notur ripu un nenotur ripu pretinieku zonā. Un tagad jau dodas otrā virzienā vēl kalpi. Un tiek atbruņoti ļoti ātri. Vētra atbruņo pretinieku spēlētāju. Tagad jau atkal kontrola. Ripas kontrole ir vēl kalpu komandai. Bīstams tāds raidījums iekšā Pinky aizsardzības zonā. Tur varēja neveiksmīgi arī ripa atlikt, taču viss kārtībā. Kristers novērš šo situāciju. Tagad jau Dairis Vētra ieraida ripu pretinieku zonā. Kudors ar ripu. Tiek kavēts. Noraidījums netiek. Tomēr tiek piešķirts noraidījums. Vēl kalpu komandai par klupināšanu. Un tagad iespēja arī pirmo reizi šajā spēlē vairākumā spēlēt Pinky Blinders komandai. Uz laukumu laiž pirmo maiņu. Zenes iemetienu aplī. Neuzvar līdz galam šo iemetienu Pinky Blinders komandu. Un tagad vēl kalpiem izdodas to ripu raidīt ārā no zonas. Raimunds Laksdiņš aiz vārtiem ar ripu. Piespēlē Silovam. Silovs tālāk Vojtam. Vojts skatās. Mēģinās nostāties pretinieku zonā. Pusbarnieks ar ripu. Skatās, kā veidot epizodu. Piespēlē atpakaļ Vojtam. Atpakaļ pusbarniekam. Pusbarnieks Laksdeņam. Laksdeņam brīvu metienu līniju. Metiens garām vārtiem. Pusbarnieks paspēja pirmais pie ripas. Nepasgāja gan. Tagad jau Ābols otrā virzienā cenšas izlausties, bet Laksdiņš paspēja pirmais pie šīs ripas. Tiek ārā no savas zonas. Pinky Blinders komanda. Vojts ar ripu. Metiens no laukuma vidus nesako. Piespēle. Neprecīzi mazliet. Piespēle atpakaļ uz vārtu priekšu. Vēl viens atkārtots metiens no Dzeņa puses. Neveiksmīgs. Laksdiņš notur ripu pretinieku zonā. Ļoti labu spiedienu šobrīd liek vienkārši virsū Pinky Blinders komanda. Raimunds Laksdiņš no distances uzmetiens uz vārtu pusi. Skaisti no rikošeta vārtus gūst Renārs Silovs. 4-1. Raimunds Laksdiņš raida ripu vārtu virzienā. Ar pirmo šo raidījumu tika galā Lubovs, taču ripa atsitās ļoti izdevīgi tieši Silovam uz lāpstiņas, un viņš to raida tukšos vārtos. Lubovs bija bezspēcīgs. Un jā, rezultāts 4-1 ar 8 minūtēm 45 sekundēm spēles laika atlikušām. Ledus laiks 12 minūtes, tā kā varbūt, ka redzēsim pat pilnu spēles laiku izrietam. Apsveicam arī Silova pirmajiem. Man liekas, ka Silovam arī pirmie vārti. Tagad? Nē, Silovam šie ir otrie vārti, jau 3. punkts. Jau otrie vārti šajā sezonā. Tagad Meijers pretinieku zonā ar ripu. Vēl kalpu mēģina sākt savu atspēlēšanos, bet ļoti aktīvi aizsardzībā darbojās Prekels. Aiz vārtiem joprojām ar ripu Meijers. Skatās, kam piespēlēt, varbūt pats lauzīties vārtu priekšu. Viņa metienu bloķē viņa pašu komandas biedrs. Vigo Bērziņš iegūst ripu, piespēlē Švaģeru. Švaģers piespēli nepieņem. Pārmetienu nebūs. Ripu ārā no savas aizsardzības zonas izraidīja Bļodnieks. Un tagad jau ripu aizsardzības zonā Pinky Blinders komanda. Juška mēģina piespēlēt komandas biedram neveiksmīgi. Viņš tiek atbruņots. Bīstam epizodu pie Kozlovska vārtiem, taču metiens tika bloķēts. Ļoti aktīvi Kārzjuks iznāk uz priekšu. Neļauj izpildīt metienu. Tagad Švāģers jau ar ripu. Laužās pretinieku zonā. Piespēlē Kārzjukam. Kārzjuks nepieņem piespēli. Tiek atbruņoti Pinky Blinders pretinieku aizsardzības zonā. Tagad jau otrā virzienā Bļodnieks. 57. numurs ar ripu. Metiens tiek bloķēts. Ozoliņš raida ripu tālāk aiz pretinieku vārtiem. Piespēlē apakaļ Ozoliņam. Atkal raida ripu aiz pretinieku vārtiem, bet šoreiz viņa komandas biedru tur nav. Piespēle Bērziņam. Bērziņš
Neizdodas viņam izraidīt ripu ārā no zonas. Tagad jau bīstam epizodu var izveidot vēl kalpu komanda. Neļauj Pinky Blinders viņiem izvērsties tālāk. Kāržuks mierīgi izraida ripu ārā no zonas un dodas nomainīties Pinky Blinders komanda. Tagad jau ieskrienās pretējā virzienā Mārtiņš Šīle. Piespēl 6. numuram metiens. Nav vārtos. Ripi sietiņā aiz vārtiem. Kozlovskis mēģina atrast ripu, mēģina saprast, kur notiek epizode. Tagad jau Arnolds Ozoliņš ar ripu, to skaisti pietur, skaisti apvada pretinieka spēlētāju. Piespēlē Zalānam, Zalāns mēģina Kudoram piespēlēt, taču tas neizdodas līdz galam veiksmīgi. Atkal Ozoliņš ar ripu viduszonā. Ieskrienās pats, piespēlē Kudoram, Kudors negaidīja šo piespēli, tagad jau pretējā virzienā dodās vēl kalpi. Krīt viduszonā Lauris Zalāns, aizķērās aiz zilās līnijas. Taču tagad jau Dairis Bufals Vētra ar ripu. Neveiksmīgi piespēle. Taču notur ripu pretinieka zonā Lauris Zalāns. Cīnās pats, meklē partnerus uz piespēli. Neiziet šī piespēle līdz galam, līdz Kudoram. Un tagad ar ripu atkal Pinky Kudors. Raida ripu aiz vārtiem. Juhņevičs ar ripu. Tagad vēl kalp to savāds. Veidos pretuzbrukumu. Tagad jau Mējers ar ripu viduszonā. Piespēlē numuru 58. Nē, jā, 58. Pazaudē ripu viduszonā Ozoliņš. Mējers to pietur. Ļauj komandai sagrupēties no jauna. Pats dodās pretinieka zonā iekšā. Meties no distances. Tiek bloķēts ar nūju. Ripa pamet laukumu, skaras sietiņu. Un iemetiens būs pie Kozlovska sargātajiem vārtiem. Atlikuši vairs 5 minūtes un 30 sekundes, ko spēlēt. Rezultāts 4-1 Pinky Blinders komandas labā. Iemetiena aplī Namiķi gaida Dzenis. Izdodās ārā no zonas, izkļūt Pinky Blinders komandai. Tagad jau Silovs laužās uz vārtiem. Metiens tiek atvairīts. Vojts ar ripu piespēlē Silovam. Silovs aiz vārtiem. Piespēlē uz vārtu priekšu. Metiens no Dzeņa. Tas tiek atvairīts. Lubovs lieliski darbojās vārtos. Pretējā virzienā tagad iedodas vēl kalpi. Blumfelds tiek apturēts savā zonā. Taču izlaužās cauri. Namīts ar ripu pie borta. Tiek atbruņots. Piespēl tālāk atkal Silovam. Silovs pietur ripu viduszonā. Mēģina piespēlēt Vojtam. Pie Vojta nonāk ripa jebkurā gadījumā. Blumfelds ar ripu pie borta. Agresīvi. Agresīvi spēlē Nauris Vojts. Joprojām vēl kalpu komanda ar ripu dodās pretējā virzienā. Tagad jau Namīts, tagad Ābols ar ripu. Laužās pats uz vārtu priekšu metiens. Un Kozlovskis ķēra ripu tvērēji cimdā. Lieliski šodien vārtos darbojās Kristers Kozlovskis. Vairākas spilgtas epizodes arī viņam šodien ir bijušas. Skan omnibus Mārups ledus halē, kamēr Mējers un Kārzjuks gatavojas iemetienu uzvar Pinky Blinders. Švāģers dodās otrā virzienā. 3-1 epizodē var iziet, bet Švāģers tiek atbruņots. Tagad ļoti labi notur ripu Jānis Prekels. Slidinās apkārt. Metiens tiek bloķēts. Ripu vēl kalpi ne uz ilgu laiku. Jušks savāc ripu pie pretinieka zonas robežas. Cīnās ļoti agresīvi tur cīnās. Taču tagad jau pretējā virzienā skrien numur 57. Ozoliņš atspēlēt partneriem. Mējers pietur ripu pie zilās līnijas. Mēģina veidot epizodi. Atspēlē tālāk tuvāk uz vārtiem. Piespēle gar visu aizsardzības zonu. Ar metienu tiek galā Kozlovskis. Piespēle uz vārtu priekšu. Varēja būt bīstama epizode, taču īsti ir vārtu priekšu Pinky Blinders komanda šoreiz. Vēl viens metiens seko garām vārtiem. Ripu raidot ārā no zonas. Gandrīz sanāk tiesnesim dabūt pa galvu, taču viss kārtībā. Tagad jau Īla savā aizsardzības zonā, iet no savas aizsardzības zonas ieskrienās. Ar ripu sako metiens pa ledu garām vārtiem. Švāģers ar ripu neveiksmīgi darbojās, tagad jau Bļodnieks aiz vārtiem. Laužās vārtu priekšu, izveido bīstamu epizodi, Kozlovskis to tiek galā. Švāģerim atkal neizdodas ripu raidīt ārā no zonas. Tagad jau sako vēl viens metiens no vēl kalpiem un Kozlovskis savāc šo ripu arī.
Vairākas epizodes tagad pēdējās minūtes laikā bijušas vēl kalpiem. Nevienu no tām nav izdevies izmantot pagaidām. Jānis Grensjons izpildīja pēdējo metienu. Kudors iemetienu aplī pret Namiķi. Pēc iemetiena Ripa iegūst. Pagaidām Peaky Blinders komanda. Buffals Vētra dodās otrā virzienā. Piespēle gar vārtiem neprecīzā. Kudors ar Ripu piespēlē aiz vārtiem Vētrām. Vētra meklē piespēļu opcijas. Piespēle Zalānam. Zalāns skatās. Uzmetiens vārtu virzienā. Kudors krīt. Spēja saglabāt Ripu. Spēlē futbolu šobrīd Kudors. Piespēle Buffalam Vētram. Neveiksmīgi. Lūsnūja vēl kalpu spēlētājam. Lūsnūja. Kurš mums tas bija? Normunds Ošs. Tagad jau Buffals Vētra vārtu priekšā Ripu. Meties tiek bloķēts. Vēl viena epizode mēģina izveidot. Bīstams metiens no Buffalo Vētras. Cīnās stūrī par Ripu Zalāns. Šajā duelī viņš ir neveiksmīgs. Un tiek fiksēts pārmetiens vēl kalpu komandai. Nu bija bīstams hauss tur viņu vārtu priekšā. Varbūt, ka šajā brīdī uztaisīt pārmetienu bija labākā izvēle. Lai tikai ir iespēja sakārtot domas un sākt no jauna 4 minūtes ledus laiks, 2 minūtes spēles laiks. Domāju, ka paspēsim izspēlēt. Iemetienu uzvar vēl kalpi. Īle ar Ripu. Neizdodas to izrītīt ārā no zonas vēl kalpiem. Tagad jau skatās veidot epizodi. Mēģina Peaky Blinders komanda. Silaus piespēlē Vojtam aiz vārtiem. Vojts skatās. Piespēle ļoti bīstama epizode. Piespēle uz vārtu priekšu. Silaus uzmet pa vārtiem. Taču Lubovs ir pārāks arī šoreiz. Pirmā maiņa uz laukumu Peaky Blinders komandai. Uzvar viņa arī iemetienu. Silaus raida Ripu aiz vārtiem tālāk Vojtam. Vojts pie iemetiena apļa Ripu skatās. Piespēlē pārismu laukumam Silavam. Mazliet neprecīzi. Ripu joprojām notur pie sevis Silaus, taču ne uz ilgu. Pa diagonāli sāko piespēle no vēl kalpiem. Tā ir neprecīzi un neizdodas izveidot epizodu šoreiz. Atmetās Dzenis. Atmetās vēl kalpi un tagad jau Laksdiņš piespēlē Vojtam. Vojts tālāk Silavam. Silaus ar Ripu pretnieku zonā. Piespēle uz vārtu priekšu. Bīstam epizodu. Pusbarnieks neaizsniedz līdz Ripai. Ābols ar Ripu savā aizsardzības zonā. Mēģina piespēlēt pārdariem. Neveiksmīgi, taču Mējers būs pirmais pie Ripas pretnieku zonā. Aiz vārtiem. Piespēle Ābolam. Ābols. Metiens. Un to tver Vēderā atkal Kristers Kozlovskis. Izcili atņem vietu. Kristers izmanto savu lielo augumu. Un Ripa atkal viņam Vēderā. Iemetiens pie Peaky Blinders komandas vārtiem. 43 sekundes atlikuši, ko šajā mačā spēlēt. Peaky Blinders 43 sekundžu attālumā no pirmās sezonas uzvaras E8 divīzijā. Tagad jau Švāģeram iespēja izlausties uz vārtiem. Metiens viņš tiek traucēts, viss ir kārtībā. Tiesneši rāda spēlējam. Švāģers arī krītot, turpina spēlēt Ripu. Piespēlē viņš to Kārsģukam. Kārsģuks izcīna to aiz vārtiem. Mēģina piespēlēt uz vārtu priekšu, neprecīzi. To savāc Peaky Blinders komanda. Švāģers piespēlē uz vārtu priekšu Kārsģukam, taču neprecīzi. Izraidīja pārā no zonas vēl kalpi. Preikels to pietur viduszonā. Vairs 5 sekundes atlikušas. Bērziņš ar Ripu ieiet pretinieku zonā. Metiens nesako. Un šādi arī Peaky Blinders gūst savu pirmo sezonas uzvaru E8 divīzijā. 4-1 Peaky Blinders pieveic vēla kalpus. Un gūst 3 punktus klāt savai bilancei. Nu ko? Gavils skan Peaky tribīnēs. Gavils skan arī uz spēlētāju soliņu.
Nu, un skatīsimies, kur tad tiks atzīti par labākajiem spēlētājiem abās komandās. Numur 44 vēl kalpiem. Mārtiņš Šīle atzīts par labāko spēlētāju. Un Peaky Blinders komandas sastāvā Renārs Sīlavs, numur 5. Apsveicam. Tiešām lielisks spēle no abiem šiem spēlētājiem. Jāuzteic arī Kristers Kozlovs, kas ļoti lieliski darbojās vārtos šodien. Un es teiktu, ka mēs baudījām kvalitatīvu hokeju šovakar šeit Mārupē. Paldies visiem, kas pieslēdzās uz šo spēli. Mans vārds ir Viesturs Mekšs un tiekamies nākamreiz!